Nu, tad ceturtā sērija pirmajā daļā. Tad jau pirmā daļa būs cauri. Palikuši mums ir uzdevumi par kombinatoriku un varbūtību teoriju. Paskatoties uzdevumus, gribu teikt, domā ar galvu, viss ir pavisam vienkārši un nav nekā sarežģīta. 17. uzdevums. Elektrosadales skapī ir 3 slēdži. Slēdzes 1, slēdzes 2, slēdzes 3. Ik viens no tiem var būt ieslēgts plusiņš vai izslēgts mīnusiņš. Piemērs stāvoklim, kādā var atrasties visi slēdži kopā, ir lūk šāds te. Uzraksti citu piemēru stāvoklim, kādā var atrasties visi slēdži kopā. Nu, te nu ir vieta fantāzijai. Tu noraksti šo te rindiņu un pamaini vismaz vienu no zīmēm. Nu, nerakstīšu. Es domāju, ka to tu proti pavisam labi pats. Otrais jautājums. Nosaki, cik dažādos stāvokļos var atrasties visi slēdži kopā? Nu, papētīsim, padomāsim. Mums prasa, cik dažādos stāvokļos viņi varētu atrasties. Ja te bija viens stāvoklis, mīnus, plus, mīnus. Tu varbūt uzrakstīji plus, plus, plus. Ja? Nu, tur var dažādi. Pamēģināšu tabuliņā apkopot visas iespējas, kādas varētu būt. Tātad, man varētu būt tā, ka visi slēdži ir ieslēgti. Varētu būt tā, ka ir ieslēgti tikai 2 no slēdžiem. Nu, paņemšu šādi. Tad vēl varētu būt, ka ir ieslēgts pirmais un pēdējais. Nu, vēl varētu būt iespēja, ka ir pirmais nav ieslēgts, bet ir ieslēgti 2 pārējie. Tātad es aplūkoju, ka 2 ir ieslēgti, 1 nav ieslēgts. Tieši tāpat es varētu turpināt, ka 1 ir tikai ieslēgts vai nu pirmais, vai otrais, vai trešais. Salieku visur mīnusiņus, un godīgi sakot, man ir palikusi vairs tikai viena iespēja. Un tā viena iespēja, ka visi ir izslēgti, tikai man vieta beidzās. Ja? Tad vēl tur ir mīnus, mīnus, mīnus. Nu, cik tad mums ir varianti? Nu, kur lai es ierakstu to mīnus? Mīnus, mīnus, mīnus. Tātad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 varianti. Ko es šeit darīju? Es tā ar pilno pārlasi uzrakstīju visus variantus. Ja? To sauc par pilno pārlasi. Visus variantus aplūkoju. Un tad arī drīkst. Tas nav aizliegts. Tātad mums ir 8 stāvokļi. Bet ja es tagad to gribētu izrēķināt, es domāju, nu ko, pirmais slēdzis, cik stāvokļus var ieņemt? 2. Ja? 2 iespējas. Vai nu plus, vai mīnus. Otrajam slēdzim arī 2 iespējas. Vai nu plus, vai mīnus. Un trešajam slēdzim arī 2 iespējas. Vai nu plus, vai mīnus. Un tā kā mēs no katras kopas, mums ir pirmā slēdža atrisinājuma kopa, otrā slēdža un trešā slēdža, tā kā mēs no katras kopas ņemsim vienu to iespēju, tad mums šeit darbojas kombinatorikas reizināšanas likums. Tas nozīmē, ka mums var būt 8 dažādas iespējas, ja? Jeb 8 dažādi stāvokļi. Nu, lūk. Tātad varam ar pilno pārlasi, ja nav liela skaitļi, bet ja jau ir liela, tad jau mums ir jādomā, kā darīt tālāk. Nu, un pateicoties tam, ka mēs to 17 punktiņus 2 tik skaisti rūpīgi atrisinājām, tad 17,3 jau atrisināt vairs nav nekādas grūtības. Aprēķini, cik dažādi slēdžu stāvokļi, iespējams, ja slēdžu skaits ir 5. Man vairs negribas strādāt ar pilno pārlasi, tātad es zinu, ka pirmais slēdzas 2 veidus, otrais slēdzas 2 veidos var atrasties, trešais, 4., 5. un viņi visi ir jāreizina. Tātad 32 dažādi stāvokļi. Nu, lūk, esam tikuši galā ar 17. uzdevumu. Ejam tālāk pie uzdevuma numur 18. Tad te ir kaut kas no kopu teorijas. Kaut kas ir jāzina arī no kopu teorijas. Dotas 2 skaitļu kopas. Kopa K, kurā ir skaitļi 2, 3, 4, 7,
Un kopa L 3, 4, 5, 8, 9. Kopas L apakškopa ir. Tātad apakškopa bija tāda kopa, kuras satur lielās kopas elementus, bet ne visus. Ja, bet ne visus. Vai tā varētu būt 2, 3, 4? Nē, jo kopā L nav divnieka. Vai tā varētu būt 3, 4, 5? Jā, varētu būt. Vai tā varētu būt 4, 5, 6? Nē, jo kopā L nav sešnieka, un 7, 8, 9 arī neder, jo kopā L nav septītnieka. Tātad mums šeit ir viena pareiza atbilde. Nosaki kopu K un L šķēlumu. Tad te nu tev ir jāzina, ka šķēlums ir tie elementi, kas abām kopām sakrīt. Tātad kopai K un L sakrīt. Divnieki nesakrīt, trīnieki sakrīt. Tā četrnieks vienai ir un otrai arī ir sakrīt. Tā, te ir septītnieks, bet tur septītnieka nav. Tas nozīmē, ka mums vairāk citu elementu nav. Un ja nu gadījumā tev prasītu attēlot šīs te kopas Eilera-Venna diagrammās, tad šķēlums, rakstīsim šeit K un L, tad šķēlums ir tā daļa, kas Eilera-Venna diagrammā pārklājās. Tad šeit būtu tie skaitlīši 3 un 4. Savukārt, te tajā daļā, kas ir tikai kopai K, kas nav kopīga ar L, tad te būtu divnieks un septītnieks, un savukārt kopai L te būtu elementi 5, 8 un 9. Nu, un pateicoties šim te zīmējumam, ko es esmu uzzīmējis, mēs tagad arī pavisam viegli atbildēsim uz 18.3 jautājumu. Nosaki visus elementus, kuri pieder kopai L, un nepieder kopai K. Nu, redz, es jau uzzīmēju. Šis pieder kopai L, bet nepieder kopai K. Un patiesībā sakot, tas, ko te tev ar vārdiem prasa, tā ir kopu atņemšana. Man no kopas L ir jāatņem visi tie elementi, kas pieder kopai K. Nu, jā, ja tu to eksāmenā zini, tu pilnīgi mierīgi tā arī var rakstīt. Ja tu to nezini, nekā briesmīgi. Raksti kopas iekavus un nosauc visus tos elementus, kas pieder kopai L un nepieder kopai K. Bet no kopas iekaviņas jau nu gan jālieto ir. Ja, to sauc par matemātisko valodu, lai mēs viens otru labāk saprastu. Tā, palicis mums ir uzdevums numur 19. Kastē ir 200 detaļu. No tām 196 ir kvalitatīvas, bet 4 detaļas ir ar defektu. Īsi sakot, brāķis. No kastes izņem vienu detaļu. Nu, tu esi izņēmis to vienu detaļu, skaties uz viņu un domā, kāda varbūtība, ka izņemtā detaļa ir ar defektu. Un tā, formula lapā tev ir špikeris par varbūtību. Dodamies paskatīties, bet tagad es sāku domāt, vai man šī te formula lapa ir jaunā šī gada, vai tomēr man ir vecā. Nē, man ir jaunā, ar visiem labojumiem. Redz, kur ir lodziņš varbūtība teorija. Tātad varbūtība apzīmē ar burtu P un iekavās raksta burtiņu A. Šādi apzīmē kaut kādus notikumus. Tad mūsu gadījumā notikums bija, es izņemu detaļu A. Nē, tas ir gadījuma mēģinājums. Savukārt notikums A mums tur prasīja noteikt, ka šī detaļa ir ar brāķi. Tātad notikums, gadījuma notikums, ka mēs izvilkām ar defektu. Varbūtība ir labvēlīgie iznākumi pret visu iznākumu skaitu. Tad atceries, tev ir špikeris, kur paskatīties, kas ir varbūtība teorija. Tā, nu tad ko? Pierakstam kārtīgi. Varbūtība, burts P, notikumu apzīmēm ar kaut kādu lielo burtu, to pašu A. Es prasu,
Cik man ir labvēlīgi notikumi? Nu, labvēlīgi šoreiz ir tāds tīri nelabvēlīgs, bet tātad no kastes izņemtajai detaļai ir jābūt ar defektu. Tad es jautāju, cik tad man ir tādas detaļas ar defektu? Nu, 4. Tātad man ir 4, nu, tie labvēlīgie notikumi. Cik man pavisam ir notikumi? Cik veidos es vispār varu izvilkt detaļu? 200 veidos, ja? Tātad 200. Nu, un šo te daļu mēs vienmēr saīsinām, ja ir vēlēšanās var uzrakstīt arī procentos, bet liela vajadzība nav. Tātad saīsinām ar 4 un sanāk 1,50. Nu, bet ja kādam ļoti gribās, var jau rakstīt arī, ka tie ir 2%. Bet, nu, ja tu vari kļūdīties, pārveidot procentus, to labāk nedari. Nevajag izblamēties, parādi sevi no labās puses. Labi, no kastes izņem 5 detaļas. Neiespējams notikums ir. Nu, tad lasam. Visas izņemtās detaļas ir ar defektu. Nu, protams, ka tā nevar būt, jo mums jau tikai 4 ir ar defektu. Kā tad tu vari izvilkt 5? Nu, viss jau pirmajā rindiņā mums ir neiespējams notikums. Palasam nākamos. Visas izņemtās 5 detaļas ir kvalitatīvas. Jā, tā varētu būt, kad mēs izvilkām 5 un viņas visas bija labas. Tieši viena izņemtā detaļa ir ar defektu. Jā, tā varētu būt, ka es esmu izņēmusi vienu ar defektu un 4 ir labas. Un tieši viena izņemtā detaļa ir kvalitatīva. Arī tā varētu būt. Mēs paņēmām vienu labu detaļu un pārējās 4 ir tās, kuras ir ar defektu. Nu, lūk, tātad arī te nekā sarežģīta mums nav. Un palicis mums ir 20. uzdevums. Tas jau ir no tēmas statistika. Un tad skatīsimies, kas mums šajā jautājumā ir jāaplūko. Tā. Aptaujājot grupas audzēkņus par ceļā pavadīto laiku minūtēs no mājām līdz tehnikumam, tika iegūti šādi dati. Sakārto datus augošā secībā. Nu, ko nu jāsaraksta visi šie skaitļi augošā secībā? Nu, ķeramies pie darba. Tātad sākam mēs ar pašu mazāko. Tātad mums ir 2 piecinieki. 5, 5. Tālāk mums ir 10. Arī, tu redzi, ka es svītroju nost. Arī tu, kad dari, vai nu pasvītro viņus, vai pārsvītro. Ja tev trekne pildspalva, tev labāk pasvītro, ja? Tātad 3 desmitnieki. Nu, skatāmies, kas mums tālāk 15 ir. Nav. Nu, tad ņemam 20, 2, 3, 4. Tātad 4 20. Tagad mēs ļoti tērējam laiku uz tādu vienkāršu uzdevumu, bet nu ko lai dara? 25. 1, 2. Ceru, ka es neko nepazaudēšu. Tālāk 30. 1, 2, 3, 4, 5 un 6. Vai es tos 25 visus uzrakstīju? Nu, taču ne. Tā. Labi. 30. 6. Ai, cik neglīti. Tā, nu un tad mums vēl ir palicis 45, 3 reizes. Nu, man tur vairs vietiņas nav. Tā, atceries, ka nelienam ārā no šīm rūtiņām. Te gar malām nerakstam, labi? Ko izdara? Noteikti pārskaiti vienmēr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ir mums visi. Skaisti. Tālāk tev strādājot ar šiem te datiem ir jāatbild uz jautājumiem. Aprēķina datu kopas amplitūda. Amplitūda ir starpība starp lielāko un mazāko. Tātad maksimālā vērtība mīnus pati mazākā.
Tātad 45 mīnus 5. Un tas nozīmē, ka 40 minūšu starpība ir laikam, kā audzēkņi ierodas tehnikumā. Nosaki datu kopas modu. Kā es saku, moda ir tas, kas ir modē. Tad, kuru laiku visbiežāk nosauc? Nu, es kaut kā pamanīju, ka man tie 30 bija visvairāk jāraksta. Tātad 30 minūtes ir visbiežāk pieminētais laiks šajā audzēkņu aptaujā. Nosaki datu kopas mediānu. Datu kopas mediāna bija vidējais skaitlis augošā secībā sakārtotā datu virknē. Bet, ja mums ir pāris skaits, tā kā mūsu gadījumā ir 20, tad mums būs 2 vidējie skaiti. Tad, ko es daru? Es savu datu kopu sadalu uz pusēm. Te 10 skaitļi, un tur 10 skaitļi. Un es domāju, kurējie tad man ir vidējie? Nu, vidējais būs 10. pēc kārtas un 11. pēc kārtas. Nu, meklēju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tātad 10. ir 25 un 11. arī 25. Nu, šoreiz mums viņi ir sanākuši vienādi. Tātad mediāna pēc teorijas mums ir jāsaskaita abi šī vidējie jādala 2, nu, bet mēs jau tāpat zinājām, ka būs 25 minūtes. Un modu apzīmējam ar burtiem MO, amplitūdu mēdz apzīmēt ar mazu R burtiņu, bet jums jau neprast tos apzīmējumus. Svarīgi, ka jūs protat izrēķināt, jeb nolasīt no sakārtotās datu kopas. Tā, ko es vēl gribēju teikt? Es gribēju teikt, ka jāapstāsta, kas mums tur prasīts ir tālāk. Nu, tālāk mums kaut kas ir prasīts. Tas nozīmē, ka man vajag nodzēst. Man vajag nodzēst to, kas mums te traucē. Tā. Nodzēšanu un paripojam, lai redzētu visu atlikušo uzdevumu. Šos te sakārtotos datus nebūtu labi nodzēst. Tā. Nu, kvartilis. Kas tad bija tās kvartilis? Ko? Kvartiles, kvart. Ja? Tas bija tad, kad sadalīja datus 4 vienādās daļās. Tātad ar mediānu mēs sadalījām datus uz pusēm. Ja? Tātad mediāna mums bija šeit pa vidu. Ja? Šeit mums bija mediāna. Un šo te mediānu sauc par kvartili numur 2. Tagad man ir palikuši 10 elementi vienā pusē un 10 elementi otrā pusē. Es atkal viņus dalu uz pusēm. Un tā kā man atkal ir pāris skaits, tad es dalu 5 un 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tātad rekur man sadalās uz pusēm. Šeit pa vidu būs kvartila numur 1. Man tikai viņi jāizdrēķina, ja? Un te es atkal ņemu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Un šeit būs kvartila numur 3. Un te jau mēs redzam, ka būs 30. Tātad pirmā kvartila, es viņu dabonu 10 saskaitot ar 20 un dalot ar 2. Tātad tās ir 15 minūtes. Ko tad tās kvartilas darīja? Kvartilas mums palīdzēja noteikt tos vidējos 50%, ja? Nu, lai tie dati būtu tādi aptverošāki. Ko darīja mediāna? Mediāna mums pateica tā, ka pusi no audzēkņiem ierodas skolā nevēlāk kā 25 minūšu laikā, kopš iziet, un otra pusi ne ātrāk kā 25 minūšu laikā. Bet savukārt tā kvartila numur 1 un kvartila numur 3 mums saka, nu, ka tie
vidējie 50% audzēkņi, viņi ierodas laika amplitūdā no tām 15 minūtēm līdz 30 minūtēm. Jā, nu, un tad tur ir atlikuši tie 25%, kas nu tai skolai ļoti tuvu dzīvo, kas ierodas nevēlāk kā 15, nu, kuriem nevajag vairāk par 15 minūtēm. Un tad nu ir tie, kas dzīvo tālu, kuriem jau ir vairāk kā 30 minūtes vajadzīgas, lai ierastos skolā. Ja? Nu, tos nosaka šīs te kvarteles. Un mums prasa aprēķināt grupas audzēkņu vidējo ceļā pavadīto laiku no mājām līdz tehnikumam. Tātad tas ir aritmētiskais vidējais, un aritmētisko vidējo mēs rēķinām saskaitot visu summu un dalot ar datu skaitu. Tātad mums ir 20. Nu, tas nozīmē, man divreiz bija piecinieks, jā, 2 reiz 5 plus, tad man desmitnieks bija 3 reizes, 3 reizes 10 plus, 4 reizes man bija 20, plus 2 reizes bija 25, plus 6 reizes bija 30, un plus 3 reizes bija 45. Tā kā eksāmenā ir kalkulators, tad es to tagad nerēķināšu. Jūs ar šo te jautājumu paši varat tikt galā. Un man tur rēķinot ar kalkulatoru ir sanākuši tāda atbilde kā 20, vai piedodiet, 24,25 minūtes. Nu, tā tad aptuveni 24 minūtes vidēji katram audzēknim ir vajadzīgs. Bet, kā jūs saprotat, vidējais aritmētiskais, ko gan nozīmē informācija, ka vidēji katram 24 minūtes? Tam, kurš ir dzīvo turpat blakus skolai, vajag 5, viņam tagad piedāvā 24. Jā, tā kā šis vidējais aritmētiskais nevienmēr dod mums labu vērtējumu par datiem. Labi, pirmā daļa ir varonīgi izrēķināta. Ja tev mani video noder, pasaki man paldies, ieliekot īkšķīti un abonējot manu kanālu. Paldies, tiekamies uz otro daļu!